sagaidām ar lieliem aplausiem Gunārs Kokorevičs! Labdien, jaunās dāmas un jaunie kungi! Es laikam arī esmu droši vien tāds pats kā visi, jo pirmo reizi uzstājos tādas auditorijas priekšā un droši vien bez mazā uztraukuma neiztikt. Bet man prieks jūs redzēt tādā plašā skatītāja lokā. Un mana šodienas tēma, ko es vēlos jums pastāstīt, un es tikko konstatēju, ka Lienai ir līdzīgs stāsts par to, kā augt, kā nenobīties, kā virzīties uz priekšu. Un pat tik es nesen esmu no Āfrikas, atgriezies, tad es vēl esmu tādā Āfrikas mūdā ar lauvām un iedvesmojies no tā stāsta, ko man nācās pat redzēt Āfrikas tūkstnešos. Tātad, kas ir drosme? Patiesībā tā ir lieta, bez kuras nevar iztikt. Neviens jauns, izcelts uzņēmējs nevar iztikt bez drosmes, jo drosme ir tieši tā, kas palīdz mums virzīties uz augšu, kas palīdz mums sasniegt savus mērķus. Un līdzīgi kā es atceros, kādreiz bija tāds slavens basketbolists Aigars Bagatskis, viņš meta trīnīšus nevis tad, kad sanāca, bet tad, kad vajadzēja, kad komandai tas bija vairāk nepieciešams. Un tas, man liekas, ir galvenais uzdevums, kas liecina un mudina jebkuru jaunieti, jebkuru cilvēku virzīties uz priekšu. Bet izaugsme kopumā ir vairāk lietu faktori. Izaugsme ir drosme, ambīcijas, iedvesma, rīcība un izaicinājumi. Tas viss beigās noved pie tā, ka jūs varat arī brīžiem kāpt uz skatu. Par ambīcijām. Tad ar drosmi ir labi. Tā mums visiem ir vajadzīga. Nākamais līmenis, kas ir vajadzīgs, tās ir ambīcijas. Un ambīcijas ir tās, kas jūs novedīs nākamajā līmenī, lai jūs dzīvē turpinātu šīs gaitas priekšu. Lai saprastu nedaudz, izstāstīšu savu personīgo stāstu. Pirms vairāk nekā 10 gadiem man piederēja salīdzinoši neliels uzņēmums. Tā apgrozījums bija kādi 8–9 miljoni eiro. Un man ļoti gribējās būt nākamajā līmenī. Es sapratu, ka tā ir grūti konkurēt, tas ļoti dārgi maksā un šis ceļš ir ļoti grūts. Un es pieņēmu sev lēmumu no ārvalstu investoriem iegādāties uzņēmumu, kurš bija 2,5 reizes lielāks par mani. Tas bija drosmīgi, tas bija ļoti grūti. Man bija personīgie galvojumi 2 bankās, es biju noķīlāts no galvas līdz kājām. Bet, lai saprastu, šodien mums ir uzņēmums Cleaner Group, kur apgrozījums ir vairāk nekā 125 miljoni, kura vērtība ir tuvu 150 miljoniem, un kurš var arī darīt labas lietas, atbalstīt izglītību, atbalstīt līderību un arī nodarboties ar sociālo funkciju. Vēl viena lieta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga ambīciju kontekstā raugoties, ir vēlme sapņot. Ziniet, bet sapņot realistiski. Nevis par to, ka jūs uzbūvēsiet varbūt kosmosa kuģi un aizlidosiet kosmosā un aizvedīsiet savu meiteni uz randiņu kosmosā, bet sapņojiet lielus, grandiozus sapņus, kas mudinās jūs virzīties uz priekšu. Tas arī ir viens no tādiem absolūti nepieciešamajām komponentēm katra tā ambīcija līmeņa sasniegumā, jo, ja mēs domāsim ļoti piezemēti, mums šīs ambīcijas nekur neuzradīsies. Tāpēc pavēriet vaļā savus visdrosmīgākos sapņus, atļaujieties sapņot un atļaujieties arī tiem sekot. Nākamais nepieciešamā komponente ir iedvesma. Ar to iedvesmu ir pavisam interesanti īstenībā. Kāds iedvesmojās, piemēram, satiekot īsto cilvēku dzīvē. Kāds iedvesmojās tiekot pie sava pirmā zirga. Kāds iedvesmojās tiekot pie jaunas mašīnas un esot pirmais čalis sētā, teiksim, ja? Ir dažādi veidi, kā iedvesmoties. Bet es pastāstīšu atkal jau vienu savu stāstu. Šis stāsts ir par vienu fragmentu no vienas filmas.
filma ir tik veca, ka es domāju, ka neviens no jums tik vecs nav. Un šī filma vai pareizāk šis fragments, man ļāva padomāt par to, tā arī var. Yes, Peter. Mr. President, has it been a good visit? Very satisfactory indeed. We got what we came for, and our special relationship is still very special. Prime Minister? I love that word, relationship. Covers all manner of sins, doesn't it? I fear that this has become a bad relationship. A relationship based on the president taking exactly what he wants and casually ignoring all those things that really matter to Britain. We may be a small country, but we're a great one too. A country of Shakespeare, Churchill, the Beatles, Sean Connery, Harry Potter, David Beckham's right foot, David Beckham's left foot, come to that. And a friend who bullies us is no longer a friend. And since bullies only respond to strength, from now onward, I will be prepared to be much stronger. And the president should be prepared for that. Un man stāsts šajā kontekstā bija par to, ka Britu premjers tajā laikā stājās pretī lielvalsts Amerikas prezidentam, uzdrošinoties un esot ar ambīciju, pat izmantojot Bekhema labo un kreiso kāju un Harry Potteru kā tēlus, ar kuriem tomēr tu vari būt pietiekami varens un stāties pretī vēl varenākiem cilvēkiem. Un tā man bija sajūta, kad es sapratu, jā, wow, tā var īstenībā. Un vēl viena lieta pie šīs tēmas, ko es iesaku jums darīt, ir lasīt biogrāfijas. Patiesībā biogrāfijas ir tas, kad jūs varat varbūt neizlasīt pat visu grāmatu, un jūs varat pat varbūt neņemt vērā visu, kas tajā biogrāfijā ir rakstīts. Un visdrīzāk, ka pat visa šī biogrāfija uz jums neatstās nekādu iespaidu, bet pilnīgi noteikti būs dažas lietas, daži dzīves stāsti no jebkura varenā, kas liks jums apjaust un saprast, kāpēc kādam ir sanācis un kāpēc arī jūs patiesībā varat. Visbeidzot, nākamais ir ļoti viegli sēdēt divānā, scrollot TikTok, domāt, ka pārējie visi ir muļķi un principā baudīt it kā to sadaļu. Bet nerīkojoties un no šī divāna nepieceļoties, jūs nekad neko nesasniegsiet. Mums brīžiem liekas, mēs dzirdam tur visādus Maskus, Zuckerbergus, Kuks un daudz citus, salīdzinoši daudz citus uzvārdus. Mums liekas, ko tad es varu? Ne man ir nauda, ne man varbūt ir tāda izglītība, ne man ir tādas iespējas, un man nav jēga pat turpināt vai pat censties. Bet es speciāli piefiksēju šo ciparu, sarēķināju apmērā. Tādi cilvēki kā Masks un Zuckerbergs, Kuks un Gates ir 0,000000018% no visiem pasaules iedzīvotājiem. Tāpēc nemēģiniet salīdzināties ar viņiem. Mēģiniet pateikt paši sev, kas jūs esat un ka jūs varat. Spēlējiet šo spēli līdzīgi kā golfā, jums nevajag ne pretinieku, ne konkurentu. Spēlējiet spēli pats ar sevi un esiet rītdien labāks tu pats, nekā tu biji šodien. Un tas pilnīgi noteikti vedīs uz panākumiem. Un pats svarīgākais ir tiešām rīkoties. Es esmu vairāk reizes bijis skolēnu mācību uzņēmumu finālos, tirdziņos, kur mēs vērtējam šo jauniešu sasniegtos darbus. Un es vienmēr domāju par to, ka es ļoti bieži, pareizāk sakot, dzirdu no šiem jauniešiem, ka nē, šis produkts vēl nav gatavs iet tirgū, viņš vēl ir jānoslīpē, jāuzlabo. Bet jaunieši, rīkojieties. Negaidiet, kamēr jūsu produkts būs perfekts. Tāpēc, ka tā, manuprāt, ir lielākā mūsu
startupu nelaime, ka mēs vienmēr cenšamies būt perfekcionisti. Bet īsts produkts, īsts jūsu projekts vai īsts jūsu ideja, viņa tikai dzīvē var būt izmēģināta, notestēta un uzlabota. Kamēr jūs no šī dīvāna un TikToka nepiecelsieties, jūs nekad nesapratīsiet, vai šī jūsu ideja tiešām ir dzīvot spējīga un strādāt varoši. Vēl par rīcību, nedaudz par to, ka jūs varat. Es esmu pilnīgi drošs, ja jūs esat šeit, jūs varat. Un es arī vēl izstāstīšu vēl vienu stāstu, kas ir, manuprāt, kādu 10+ gadu vecs. Ir tieši saistīts ar Junior Achievement. Es biju Šveicē, skolēnu mācību uzņēmumu fināla žūrijā. Un es tajā laikā vēl biju tāds salīdzinoši nepieredzējis uzņēmējs, salīdzinoši bailīgs. Man nebija tur super plašs ieraksts par maniem biznesa panākumiem tajā laikā. Un es nonācu žūrijā. Žūrija sadalīja grupās, jo bija pietiekami daudz ar to komandu, kas ir jāvērtē. Un es nonācu žūrijā vienā grupā ar vienu Kanādas miljardieri, kurš bija viens no turīgākajiem Kanādas cilvēkiem, jau tāds nobriedis kungs, man liekas, ap gadiem 65, 70. Ar vienu Norvēģijas naftas kompānijas viceprezidentu, kur arī izskatījās tādu pieredzējusi lēdī. Un es domāju, ko es te daru vienkārši. Ja? Un tad mēs sākam vērtēt tos darbus, mēs sākam tur diskutēt. Un es saprotu, wow, viņi tādi paši āmuri kā es, vai tieši tikpat gudri kā es. Ja? Un beigās es paņemu to iniciatīvu un es saprotu, ka es, neliels uzņēmējs no Latvijas, varu justies pilnīgi līdzvērtīgs tiem cilvēkiem, kas sasnieguši un jau pārvalda miljardu kapitālu. Un vakarā, kad es jau biju svinīgā noslēgums, un es nācu zālē, es meklēju savu galdu, un man jau visi tie miljardieri un tie varenie jau aicina, Gunter, mēs šeit. Ja? Un tas man deva tādu pārliecību, ka jā, viss ir iespējams. Un vēl viena super lieta, manuprāt, kas man atver rokas un rīcību. Angliski jūs ir gan tu, gan jūs. Un tur uzrunājot šos varenos, kaut vai Donaldu Trumpu, piemēram, ja? Viņš varbūt domā, ka tu viņu uzrunā uz jūs, bet tu patiesībā domā uz tu, teiksim, ja? Un tādā veidā pietuvinies šai komunikācijai. Ja? Tā kā, manuprāt, ir tiešām ļoti svarīgi sev noticēt, ļoti svarīgi nenobīties, un pat svarīgākais ir rīkoties. Bet tad dzīvē, kad tu rīkojies, vienmēr nāk izaicinājumi. Un viens riktīgs izaicinājums ir piecelties, kad tu esi pakritis vai paklupis, vai kad tev nav sanācis. Un ir vēl trakāki izaicinājumi. Tādi kā piecelties tad, kad tu esi paklupis jau vairākas reizes. Bet ticiet man, neviens uzņēmējs, vai es domāju, lielākā daļa uzņēmēju ir gājuši cauri kļūdām, bankrotiem, neveiksmēm. Man no visiem biznesa plāniem, ko savā dzīvē esmu rakstījis un realizējis, tikai viens ir bijis saskaņā ar sākotnējo plānu. Visi pārējie vienmēr ir bijuši sliktāki. Realizācija sliktāk nekā biznesa plāns. Ja? Tas nozīmē, ka principā galvenais ir tiešām rīkoties un nedomāt to, ko citi domā par tevi. Mēs visi vienmēr ļoti iespringstam uz to sadaļu, kad ko cilvēki domās, ja man neizdosies. Pie kājas, nedomājiet par to. Vienkārši ejiet uz priekšu, jo patiesībā cilvēks ir tik egoistiska būtne, ka viņu interesē tikai viņš pats. Un viss pārējās jūsu neveiksme, kas jums liekas vienkārši kosmosa pasaules sabrukšana, patiesībā ir viena mirkļa vājums, kas aizmirsīsies jau rītdien. Tāpēc virzieties uz priekšu un nedomājiet par to, ko citi cilvēki saka un domā par jums. Un visbeidzot, izaugsme, tas ir tieši tik vienkārši. Tāpēc ejiet uz priekšu, dariet, nebaidieties, un jums sanāks. Paldies! Paldies! Sirsnīgs paldies jums, Gunter, par iedvesmojošiem vārdiem. Mums daži jautājumi, jā. Jā. Vēlējos vaicāt jūsu viedokli, vai jūsuprāt, Latvija ir labs izējas punkts, no kurienes sākt biznesu? Es domāju, Latvija ir ļoti labs izējas punkts, jo
Latvijas sabiedrība joprojām nav tāda kapitalistiski samaitāta un, es domāju, atvērta pārmaiņām. Un Latvija ir līdzīgi kā Lientēt maza valsts, ja, kurā ir diezgan liels potenciāls daudz ko sasniegt. Un, kad es skatos, ministra kungs šeit saka runu, un es saprotu, ka patiesībā tu visus ministrus vari sazvanīt ar vienu zvanu. Ja? Tu pat pie prezidenta principā ar 2 zvanu starpniecību tu atradīsi pieeja. Ja? Tāpēc man liekas, tas ir ļoti liela šīs mazās valsts priekšrocība. Un, manuprāt, šī atvērtība, pietiekami labā izglītība, es domāju, ir labs pamats, lai Latvija varētu un Latvija sasniegtu. Paldies, Gunter! Paldies, jā, paldies arī par darbu, ko darāt, un paldies, ka domājat, ka investēt jauniešos ir ilgspēja. Jā, paldies! Tā tik tiešām man ir. Paldies vēlreiz, Kokorevičs kungs! Gunters Kokorevičs! Clean Air grupas dibinātājs. Tā. Dāmas un kungi. Tik tu. Ieslēgsiet gaismu auditorijā, lūdzu, šobrīd, lai mūsu zāle paceļās. Jā. Bija viens foršs lūgums un noteikums. Jūs varat nestaigāt mirklī, kad cilvēkos skatuves dalās ar svarīgo informāciju, jo tiem pārējiem ļautiņiem, kas ir jūsu vidū sēž, tas riktīgi traucē. Mēs esam to pamanījuši un identificējuši, tāpēc lūkšu jūs vēlreiz būt, lūdzu, iecietīgiem pret pārējiem. Un, ja baigi vajag iet, tad jā, bet tāpat vienkārši randomā staigāt apkārt. Kur vajag aiziet? Var aiziet ar pusdienu pārtraukumi, citi pārtraukumi vai starp prezentācijām. Jā, un atcerieties par to skaļumu klusumu, jā? As silent as possible, please, guys, jā? Cik klusu vien varam, tik klusu lūdzu arī turpinām tālāk. Bet tagad nākamais jautājums man jums ir šāds. Paceliet roku, cik no jums domā par vidi? Labi. Paceliet roku, ja šķirojat atkritumus. Aiziet. Vai jūs šķirojat atkritumus pareizi? Labi. Skatīsimies, kas notiks tālāk. Pirms šī uzdevuma aicināsim palīgos kādu īpašu viesi vārdā Gruzis. Gruzis zina nevien kā pareizi šķirot atkritumus, bet kā tos izmantot atkārtoti un radīt mums visiem jaunus, vajadzīgus materiālus un lietas. Kur ir Gruzis? Gruzi nāc augšā. Es neesmu redzējis Gruzi un es nevaru īsti iedomāties. Čau, Gruzi! Ejā! Un tagad klausieties uzmanīgi. Man ir vajadzīgi 3 brīvprātīgie no zāles, kam ir viedoklis par ilgtspēju un vides jautājumiem. Dāma melnajā klētā, jā? Aiziet, tu būsi pirmā. Tur aizmugurē kāds. Un Džeks rozā kraklā? Yes. Ir. 3 ir. 2 un 3 no aizmugures. Starp citu, nepadodieties, jo mums vajadzēs jūsu palīdzību ļoti daudz. Būs vēl ļoti daudz iespējas tikt uz skatuves. Tā, bet kur palika tavs saucamais no aizmugures pusītes? Kur ir? Tu? Nāc augšā. Iepazīsimies. Kā tev sauc? Danija. Cik mums ir cilvēku skatuves šobrīd? Dāmas mīļie. Jūs nākamajā reizē. Mums vajag tikai 3 šoreiz. Vēl viens. 2. Labi. Ir 3. Kā tev sauc? Fēliks Jēgermans. Fēliks, čau vēlreiz. Danija Vihmane. Danija, Fēliks un? Markus, čau. Katrs no jums izvēlieties lūdzu kartīti, un uz tās būs kāds jautājums vai apgalvojums par ilgtspēju. Jums būs 1 minūte laika apdomāties, un tad jūs savu redzējumu prezentēsiet publikai. Tātad katram ir sava tēma par ilgtspēju, 1 minūte apdomāties, un pirmais, kurš ir gatavs, var jau celt roku un nāks prezentēt. Jā. Visas iespējas. Pēdējo reizi, kad šķiroja atkritumus, novēroju tādu interesantu lietu Ziemassvētku laikā, vai ne? Kur to eglīti likt? Viņai brauc pakaļ, vai ne? Ir kompānijas, kas tā kā savāc. Es savukārt, viņu tā kā Gruzis arī darināju. Es nopirku zāģi speciāli, tādu mazu zāģīti mājās, lai es varētu sazāģēt. Man 3-metrīga egla bija. Es esmu pārāk daudz saskatījusies visādus slepkavu seriālus Netflixā.
Tu man pasaka, tu zāģi nopirki. Kuru zāģi tu nopirki? To rokas zāģi ar kaut kā rokas zāģīti, jā. Kādā būvniecības veikalā Rīgas centrā, piecentrā. Un to eglīti sadarināju. Un pēc tam tālāk man bija jāved uz laukiem. Bet bija malka? Uz rozēm varēja egļu zaras saklāt ziemā, lai nav salnas. Omē noderēja. Ko jūs dariet ar savām Ziemassvētku eglītēm, tad, kad tās tiek beigtas lietot? Vienkārši tuvojas arī tiesvēti, tā kā lēnā garā par to arī jāsāk domāt. Es domāju, ka šajā gadījumā vēl mamma tiek galā ar to visu. Tas ņemās vecie, jā, tiks ar visu ko, kopā. Gruzi, kā tev liekas, minūte ir pagājusi? Vēl nav, vēl bišķīt. Tu māki breakdancot. Jā, tu izties tik hip and hop. Uztaisiet rokstu Gruzim! Gruzi, 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 Gruzi! Mums īstenībā pat nav jārunā, mums pat nav jāaizpild šis ētera laiks, ja mums ir Gruzis. Nu tā. Minūte ir pagājusi, tā izskatās. Kurš tad būs pirmais izvēlies Magnus kādu? Tā, zini, ko izdarīsim? Oliņ, boliņ, džimpeņ, rimpiņ, kāņu, vēņ, bums. Vai gadījumā dāmai no priekšroka? Nekādā gadījumā. Tev jārāda piemērs būs šajā dienā. Labi, paldies. Tātad tava tēma? Manuprāt, lielākais šķēršļu atkritumu šķirošanai Latvijā ir. Un es atbildēju, ka cilvēki vēlams šķirot un atkritumu izgāšanu mežos. Jā, jo, piemēram, es braucu mājās, un tā kā pat nav tālu no šosejas, un tā kā es uzreiz redzu, ka cilvēki ir izmetuši atkritumus pie citu cilvēku mājām. Cūkas? Reāls cūks, tas ir pilnīgs vāks. Tā kā es skatos, un tur ir slīdkalniņš vienkārši izmests mežā. Un Gruzis pēc tam iet un visu to vāc pats. Jā, sorry, Gruzi. Kā lielākie šķēršļi atkritumu šķirošanai Latvijā ir? Atgādini vēlreiz, ko teici? Cilvēku vēlams šķirot un atkritumu izgāšanu mežos. Tā, paldies par tavu hipotēzi. Ejam uz priekšu, Daniel. Šis ir tavs moments. Tātad, mans jautājums bija, viens ieradums, kuru ieviešot savā ikdienā, mēs Latviju varētu padarīt ilgtspējīgāk, manuprāt, ir. Tātad, ilgstoši padomājot par to jautājumu, manuprāt, būtu tas, ka šķirot atkritumu, lai Latvijā daba būtu tikpat zaļa, kā viņa joprojām ir. Un tas ir kā, piemēram, ēdienu pārtika pie sadzīves atkritumiem, lai nav pie plasmasē. Jo sajaucot atkritumus, ir ļoti sarežģīti viņus šķirot. Tā ir taisnība patiesībā. Es reiz biju atkritumu izgāstuvē, un man tieši to arī teica, ko tu. Ka nevar jaukt kopā, jo tad viņiem vēl pašiem ir jātīra un viss kaut visādas lietiņas jādara ekstrā. Un tas paildzina un sadārdzina procesu. Labi. Uztaisām troksni. Danielai par prieku. Ko, Markus? Tagad tev jāatklāj sava tēma un savas pārdomas par šo. Tā globālā sasilšana veidojas vides piesārņojuma rezultātā. Mīts vai patiesība? Tā ir patiesība, jo piesārņojot vidi, piesārņojas daba. Piemēram, piesārņojot vidi ar stiklu. Es varu padoties. Tu jau esi pārāk dziļi iekšā, lai padotos. Bet tu teici, ka ir un tāpēc, ka mēs piesārņojam. Un kas tur bija? Ceļās ogļskābā gāze. CO2. Metāna gāzes ceļās augšā. Rodas siltumnīcas efekts, klimats kļūst siltāks, ledāji kūst. Ozonā plīst caurums. Ozons tagad ir atpakaļ. Ozons kļūst sašūts. Ozons iet īstajā virzienā tagad, to es dzirdēju pēdējo, ka mums vismaz tas ir sanācis. Matu lakas beidzām lietot, un tagad ozons ir atpakaļ. Bet jaunieši, paldies jums vispār par to, ka uzdrīkstējāties uzkāpt uz skatuves, par to, ka jums rodas idejas, un par to, ko jūs domājat tālāk uz nākotni saistībā ar to, ka ilgtspēja ir svarīga lieta, un atkritumi ir jāapsaimnieko un jāšķiro pareizi un visādi citādi jādara šīs lietas. Atgādinās, no kā viņiem balvas, bet? Balvas mums ir no zaļās jostas. Un no Clean Air grupas.
Jā, Un arī superīgi. jums ir, mīļie klātesošie, iespēja šodien apmeklēt zaļās jostas stendu un pārbaudīt savas zināšanas par vides pratības jautājumiem, lai mēs visi kopā prastu Uztaisam domāt arī kopildību. tālāk par rītdienu. Tāpēc lūdzu, kaut kādā brīsteņā atskrieniet arī pie zaļās jostas uz viņu stendiņu. Bet ne, kamēr runā. Tad, kad būs pārtraukums. Kopild ar bruzi, visi smaidam, neviens nav gruzīgs. Gruzis galīgi nav gruzīgs. Paldies! 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 Un tad ejam uz priekšu. Paldies, Gruzī! Čau! Tiekamies vēlāk! Tu vēl vari, uzbreiko, ja tu gribi palākā pa skatu. Mēs te lielāko prieku tev Tas ir atstāsim. gruža moments. Jā. Jā, kā dzirdējāt, Guntars līdztekus uzņēmēju darbībai ir iesaistījies dažādu izglītības iniciatīvu atbalstīšanā. Viena no tām ir Junior Achievement Latvija līderu programma.